Kāpēc tik naiva tu? Kāpēc tik tīra kā debes? Saplaisās ledus, pāri upei tā nebūs. Kas tad nokļūs pie tevis? Pirms 2 gadiem devos prom, lai iejūgtu sevi necilvēcīgi smagā darbā. Pametu tēvu, māsu un dzimto pilsētu. Par visu visvairāk es gribētu saprast, kas īsti notika tajā augusta dienā pirms 2 gadiem, kad pazuda mūsu mazais brālis Daniels. Māsa Regīna bija devusies uz Rīgu. Tēvs aizbraucis pie radiem uz Latgali. Mēs ar Danielu dzīvojāmies pie jūras. Ap dienas vidu zvanīja Regīna, ka esot atgriezusies un nevarot atrast atslēgas, lai es atnesot. Viņa pilsētā esot noberzusi kāju. Daniels palika sēdam uz akmens. Lai gan steidzos atpakaļ, Regīnai par visu varu vajadzēja izrādīt pirkumus. Kad ar sviestmaizēm atgriežos pie jūras, Daniela tur vairs nebija. No sākuma domāju, ka viņš jokojas, slēpjas. Meklēja policiju un ūdens līdēji. Izprašņāja cilvēkus, bet nekā. Tēvs no bēdām kļuva arvien švakāks. Un es arī būtu sabrukusi pavisam, tāpēc izlēmu mukt. Gandrīz visu īrijā nopelnīto naudu es sūtīju uz mājām. Un kā gan citādi, Danielus taču viņam nespēju atdot. Man nepamet sajūta, ka Daniels kaut kur ir. Bieži redz vienu un to pašu sapni. Brālis skatās uz mani caur mašīnas aizmugurējo logu un kaut ko sauc, bet es nesadzirdu. Man līdzi vienmēr ir viņa fotogrāfija, kurā viņš redzams savā 7. dzimšanas dienā. Pēdējā, kuru viņš pavadīja ar mums. Bet šis ir mans kauna traips, kuram gan es varu teikt, ka Latvijā atgriežos jau precēta. Mans līgavainis šahīts par šīm laulībām labi samaksāja. Es nekad to nebūtu darījusi, ja vien man nebūtu vajadzīga nauda, ar ko nomaksāt kredītu, lai mēs nezaudētu māju.
Sveika, Māršel! Tu mani piedod. Es gribēju te visu sakārtot pirms tavas atbraukšanas, bet nepaguvu. Lieko gribēju izmest ārā. Sveika, Māršel! Pasaules klaidoni! Laipni aicināta mājās! Ču! Kas ir? Nekas. Vienkārši cenšos saprast ar situāciju. Lai gan viss tāpat kā bija. Tu teici, vajadzīga nauda jaunai virtuves iekārtai. Jā, viss mainījās. Tā arī nepasūtīja baigi dārgi. Toties mazliet pati sevi pieremontēju. Vēlāk izstāstīšu. Tu laikam pēc garā ceļa gribētu nomazgāties. Tavu istabu tevi jau gaida. Diemžēl es tā arī neko neesmu pagatavojis pusdienām. Bet man ir ideja. Mēs varētu aizšaut uz krodziņu un kārtīgi nosvinēt tavu atgriešanos. Ko teiksi? Uz krodziņu? Jā. Es tik sen neesmu bijusi. Bet labi, lai notiek. Es tūlīt savākšos. Labi. Jā. Tu ilgi netika rakstījusi, kā klājas tēvam. Es negribēju tev liekas satraukt. Nekā labi jau tur nav. Tikko atkal uzliesmojums bija un reizē mani pat nepazīst. Par Danielu vien runā. Domāju, vai ir labi turēt viņu pansionātā. Varbūt varam ņemt uz māju, gan pabām tiktu galā. Un tu jau tāpat nestrādātu. Jā, Ralf, tev nu gan ir apgriezieni. Tikko bija iekārtojies Rīgā, kā visu pamet un nopirkt biroju Jūrmalā. Tā nu ir sagadījies, ka varam atļauties vairs neskriet pakaļ klientiem. Nebrauc pie mums. Bet pie tevis viesinamā gan ir forši. Nezinu. Man pie šīs vietas nekas īpaši nesaista. Bet kā tad viesinams saimniecība? Netic tam, ko redzi. Tas ir kāršu namiņš. Piedurs ar pirkstu, viss sabruks. Un parādos līdz ausīm. Bet man pofīgi. Nav jau mans. Es tā pa vasarām māsai palīdzu. Dzīvoju tik nosuni, pēc kā īpaši neilgojos. Bet es gan ilgojos. Pēc kaut kā ēdam. Esmu izsalcis. Klau, nu tad varētu tepat uz ātru roku dārzā paēst. Aizie izlūkos uz virtuvi, tur ir virtuves meitene Krista, būs kaut ko pagatavojusi. Pasaka, Kārmans teica, lai iedod. Es tikmēr aizskriešu pakaļ uz pāris vēl viņiem. Labi.
Labdien! Lūdzu. Paldies. Vai vēlaties kaut ko padzerties, kamēr pasūtīsiet? Es esmu izvēlējusies. Man lūdzu jēru ripiņas un baltvīnu. Šo lūdzu. Es izvēlējusies. Man liekas, ka tu tālajā sēņu zemē esi noilgosies pēc tāda īsta latviešu ēdiena. Viņai lūdzu siļķi ar kartupeļiem, alu dzersi. Viņa var iedzert, jo auto vadīt jau nabadzīt vēl nav iemācījusies. Jūs esat jauniņais? Jā, kundze, nesen. Tad es turpmāk braukšu biežāk šeit. Paldies. Tu zināt, cik man bija grūti bez tevis. Brīžiem uz zālēm vien turējos. Tu taču var nosmigt tajā nostūrī. Zini ko? Mums vajadzētu izrauties. Ārsts domā, ka lielpilsētas dzīve man būtu piemērotāka. Viņš uzskata, ka tā ir tāda ārkārtīgi reta depresijas forma. Ārēji jau nekas nav pamanāms. Iekšā cilvēks grūst kopā. Un turklāt Rīgā tev darbu arī būtu vieglāk dabūt. Tu ļoti labi zini, ka es māju nepārdošu. Nekad. Un uz Rīgu es arī negribu iet. Gaidīs, lai tā vecā būda tev uz galvas sagāžas. Tu prātu esi izkūkojis. Tu zini, tu esi tāda pati kā tēvs. Abi vienādi. Es brīnos, ka mūsos plūst viena asins. Es sapnī bieži redzu Danielu. Viņš nāk pie manis caur dārzu. Es tik saku, ka prātu izkūkojis. Uz baznīcu aizēj, svecīti noliec. Babalandija. Aicinām jūs uz krāšņo Babalandijas izrādi ar miljonus burbuļiem zemūdens pasaulē. Krāsainiem lāzeriem, īpašiem specefektiem, tepat Rīgā, Ķīpselā, Babalandija. Pēc tam ienāc, lūdzu, pie manis. Labi.
Lūdzu. Paldies. Labu apetīti. Paldies. Lūdzu. Paldies. Labu apetīti. Paldies. Rēķinu arī lūdzu. Jā. Un sakiet, kas tev par kompāniju? Tīri kinoļaudis no Rīgas. Viņš šeit atvēra nesen savu producentu biroju. Starp citu, es esmu nofilmējusies jau 2 reklāmās. Jā! Vienā es tā eleganti slaucīju putekļus no televizora. Un otrā gan es biju redzama tikai no mugurpuses uz dīvāna sežot ģimenes lokā. Izklausās nevisai, bet konkurss bija milzonīgs. Stulbi, ka režisori bija sieviete, es noteikti būtu izsitusies. Kā tu domā, kas tas producents tāds ir? Man liekas, galvenais. Lūdzu. Cik stulbi. Smaciņas atstājas otrā somā. Ne tas? Es izmaksāšu. Svinam taču man atgriešanos. Paldies, māšau, tu esi zelts. Un tas zelta puisēnam. Paldies. Kas par dienu? Paklau. Aiziem līdz jūrai nopeldēties. Labi. Es paņemšu vielu un tūlīt būšu gatava. Kā būtu, ja mēs ieskriet izlūkos? Bārā iedzert atsvaidzinošu margaritu. Uz britiņu. Pagaidi mani tepat, es tūdaļ pameklēšu kādu. Pagaidi. Lops! Suņa gabals! Tu skaties, kur tu ej? Pāķis vai par to tā naudu maksā? Plebejs sūds kaut kāds! Prāts! Suņa gabals, lops, tu vispār skaties, kur ej? Jūs redzat, kādi cilks pie jums strādā? Nu, nelamājiet viņu, viņš mums ir jauniņās. Bet jūs gan esat skaistākā aktrise, kādu man nācies redzēt. Šobrīd nedaudz atgādināt makaronu koku Afrikā. Nu, iesim, es jums palīdzēšu. Tad jūs esat producents? Pats galvenais? Jā, pats galvenākais. Iesim iekšā. Redz kādu dienu. Pilnu brīnumu. Atver lūdzu muti. 1, 2, 3, 4, 5. Pareizi. Es jau nobijos. Pa gabalu izskatījās 6. Bet tu jau zini, īstai laimei vajag nepāri. Redz, cik dīvaini sanāk, cilvēki meklē pāri, bet īstai laimei vajag nepāri.
Un to cilvēks saprot tikai ar gadiem. Jūs domājat tāpēc, ka cilvēkam pietiek pašam ar sevi? Bingo. Tu esi gudra meitene. Mani atlaidīs. Nu, kā jūs domājat, vai man tādā paskatā jāiet cauri ciemam? Nu, nav tik traki, madam. Ja vēlaties, var jūs aizvizināt nopirkt jaunu kleitu. Pagaidām aizdošu kreklu. Nu, tik viegli jau jūs no manis neatpirksieties, producenta kungs. Nāksies dot galveno lomu skaistākajai noktrisam. Par ko tad ir stāsts? Nu, par kaislīgu mīlu, protams. Tad jau mēs varētu dažas epizodes izmēģināt tagad. Nu, apējot provas, protams. Izskatās, man šodien būs jāpaliek bez pusdienām. Bet nekās pāris sviestmēsis pie jūras arī nebūtu slikti. Ko teiksi? Pievienosies? Mēs taču varam uz tu. Uz to jā, protams. Bet man ir jāsagaida māsa. Māsa? Tā ar tiem makaroniem, ja? Nu, nemaz nav tev līdzīgi. Labi, pagaidi man te. Izskatās, ka tava māsa un mans brālēns ir atraduši kopīgu valodu. Viņam turiet jautri. Un cerams, ka daļiņa viņas temperamenti ir arī tevī. Starp citu, es paņēmu līdzi kaut ko pie jūras piknikam. Vai tu neēst tos ceriņus? Paliks pliks krūms. Nu, labi, ejam. Man ir tikai viens noteikums. Nekādos apstākļos nesaki man bizu. Kad tu man iepazīstināsi ar režisoru rīt, viņš ir jauks puisis. Bet pret mani labi izturēsies. Tu gan esi kārumniece. Negausi tāda. Gribi visu uzreiz? Piedod, es glāzes aizmirsu. Lūdzu? Aizīt.
Es gribu peldēt. Zini, tik tālu peldot var pārvērsties par zibu. Jā. Un tu nemaz nemēģini atkārtot. Kurš nav pieredzis, var neizturēt. Katru dienu to dari. Kādreiz darīju. Tagad man ar jūru ir pašai savi rēķini kārtojami. Dīvaini. Es esmu pieredzis, ka rēķinis kārto bankā. Vai princese nevēlas pusdienas? Paldies, es vienreiz jau dabūju. Nu tad varbūt aizvest jūs mājās? Un kā tad ar manu jauno kleitu, producenta kungs? Varbūt dosiet karalienes tērpu no jūsu filmēšanas krājumiem? Ak jā, protams. Nu ko, tad lecam uz moču un laižam. Uz moču? Tu ko? Tu gribi, lai es ļaudis biedēju šajā izskatā? Un kam tad tas melnais džips pie žoga? Es domāju, ka... Tas? Tavam pārdarītājām Ralfam. Pilnīgi traks vecs, šķiet dzīvo pār saviem līdzekļiem. Normāli. Un tu kā nabags hipijs laid ar moci? Tas jums kinošņikiem tā pieņemts? Nu, skaidrs. Priekš kam vasaras laikā mašīnā smakt? Nu ko, laižam? Sompaķē. Nu, te es dzīvoju. Tev jau liekas kā sulim ciemā. Tā jau ir, kā Regīna saka. Droši vien kādu nakti šī māja sagrūs uz mūsu galvām. Redz, māja ir kā vecs cilvēks. Varbūt nav vairs tik glīts, bet mīļš gan. Pie tevis ir tā gleznaini. Un gaisma ir īpaša. Dārs sēž loga. Tieši tāds, starp citas, iedomājos tavs mājas. Tu ar māsu dzīvo divatā? Un kas tie tādi? Tos labāk nevajag. Patiesībā es tikai šodien atgriezos. Es ilgi biju prom. Un tagad šīs vairāk ir Regīnas mājas, ne manējās. Kaut gan es esmu šeit uzaugusi. Nu jā. Kamēr atkal pieradīšu. Bet varbūt arī nevajadzēs. Dažu gadu laikā man dzimtā puse pārvērtusies par nekurieni. Slēgts cehs,
veikals, skola, slimnīca. Diez vai darbu te dabūšu. Būs jābrauc uz Rīgu. Nē, Loma. Varbūt es tev kādu laiku varu palīdzēt. Kādā veidā? Tev paši dēļ tā muļķīgā makaronu katla atlaidīs. Regīna savu panāks. Tā bijis vienmēr dīvainā kārtā, bet tā bijis. Nezinu gan, bet labi. Es tev rīt atbraukšu pakaļ. Vai 10 būs gatava? Atā. Redzēšanos. Cūka! Apkārt ir viena vienīga kretīna. Iedomājies? Tas maitas gabals mani aizved uz veikalu. Es izvēlos kleitu. Nu labi par 90 latiem. Bet citas man vienkārši nepatika. Bet viņš pagriežas un saka, ka iziešot ārā uzpīpēt. Es paliku pie kases kā zemējiem iet. Izrādās, tas kretīns mani līdz veikalam ir tikai atvizinājis un nemaz negrasās to kleitu pirkt. Es viņam sataisīju ārā tādu traci, ka tas sprukstiņš vēl ilgi to atcerēsies. Bet kas tas? Kas? Man taču pašai nācās nopirkt. Es taču neiešu pārdevējas priekšā blamēties. Tu iedomājies, ar kādām acīm tas skuķis uz mani blenza? Un tie bija arī visi mani ietaupījumi. Bet to kleitu varbūt varēja izmazgāt. Paldies, māša. Es to kleitu pa taisno miskastē ielidināju. Nekas. Viņš man to vēl pieminēs. Galvenais atradies. Jā, kas tam būtu domājis, tad traka diena izvērtās. Nerunā. Un tas viss tikai tāpēc, ka tu atbrauci. Kuram gan vēl iešautos prātā domu staigāt ar makaronu katlu virs galvas. Jā, bet tas zaķis ir pilnīgi traks. Izmeklēja savu pašu dārgāko kleitu un gribēja, lai es maksāju. Kas tas kāds suteners? Nu, kā tev? Savu zaķi dabūji? Jā, pilns plaušs ar sāļu ūdeni. Katra traka pa savam.
mīļam! Zini, ko? Es tā padomāju. Bruņinieku laiki taču pagājuši. Un kāpēc, ka Armandam būtu jāpērk man kleita? Tikai tāpēc, ka es ar viņu pārgulēju. Un tas taču pati to gribēju. Turklāt vainīgs ir tas āzis Ralfs. Starp citu, ko jūs ar viņu sadarījāt? Nabadzīts. Tu laikam sen nevienu veci neiztabūjusi. Bet taču tāpēc nav jāķer pirmais, kas pagadās. Es tev godīgi saku, rīt tu no viņa nejutīsi nesmaku. Viņš gan teica, ka atbrauks. Varbūt palīdzēs darbu dabūt. Tas lūzers. Lai viņš tikai parādās, es viņam pateikšu visu, ko es par viņu domāju. Zini ko? Man liekas, ka Armands ir ļoti bagāts. Tikai prātīgs. Iespējams, viņš dosies pat uz Holivudu. Es esmu ilgi gaidījis šo iespēju, un garām es to nelaidīšu. Bet darbs tas ir labi. Mums nauda tiešām būs vajadzīga. Starp citu, tu rīt varētu aiztaigāt uz centru un ieskaitīt man dažus simtus. Tev taču būs. Jaunadēļ jābrauc uz Rīgu pie dakteriem. Labi. Ar labu nakti. Cik dīvaini. Prāts saka, lai uzmanos, bet sirds jutoņa, ka viss kārtībā. Vai Ralfs arī domā par mani? Es atgriezos, lai cīnītos par mūsu dzīvēm, manu, Regīnas un tēta, un tā vietā saņēmu šīs dīvainās sajūtas. Pēc tik ilgiem laikiem atkal jūtu, ka esmu dzīva. Nākošajās sērijās. Nu tā, nekāda lielā māksla te šovasar netaps, bet darba būs pilnas rokas. Ralfs tur doto vārdu un ieved Laumu savā darba kolektīvā. Tur viņai nākas sastapties ar jauno kolēģu neizcietību. Regīnai šķiet, ka Lauma grib atņemt viņai gardo kumāsiņu producentu un uzsāka nežēlīgu šantāžu. Draud atklāties Laumas fiktīgās laulības, viņa ir iedzīta strupceļā. Tērpu māksliniece Baiba nezina, kā tikt galā ar meita Sevijas vieglprātīgo attieksmi pret dzīvi. Ralfa asistente Māra jūtas apdraudēta un abas ar Ilfu sarīko Laumai īstas ugunskristības. Vai viņa to izturēs? Vienkārši šūpoties vējā. Līdzīgi Liepai, savos kailai